Vai smadziņu darbībā, uzliekot divkanālu elektroencefalogrāfu, vai var redzēt kādas būtiskas atšķirības cilvēkiem vienam no otram? Pat ja mēs neveicam uz vietas kādu diagnostiku vai datu analīzi pēc būtības, jo to viss izdara tehnoloģijas, bet, ticiet man, 18 gadu pieredze, vairāk kā 10 000 cilvēku. Es nezinu pat, cik tūkstošiem seansus es esmu redzējis. Ir atšķirība. Un tu vari redzēt, kas labo kreiso smadziņu darbību, tu redzi noteikts frekvences, un tu redzi, kad ir ļoti mierīga, harmoniska, un man uzreiz tāds miers arī sirdī iestājās. Un tad es redzu, ka cilvēks būtu ļoti mierīgs, harmonisks, laimīgs, priecīgs, bet smadzeņu aktivitāte ir, pilnīgā haosa. Pilnīgi atšķirīga tā aktivitāte var būt, īpaši ir kaut kāds nianses un detaļi. Tā kā, tas izpaužās smadziņu aktivitātē. Dažreiz, kas ir interesanti, smadziņu aktivitāte parādās pirms mēs apzināmies simptomus. Un aizpildot šo te pašnovērtējumu anketu, ko es jums iesaku aizpildīt, ja tu neesi aizpildījis. Bezmaksas tā kā tests no 1 līdz 10. Aizpild un paskaties, kā ir tev. Un ja tu visu to vidējais koeficientu, tā visu saskaitot, izdalot, tad 43 ir 2 vai zemāks, tas nozīmē, tev ir laba smadziņu darbība. Vairāk vai mazāk. Ja ir augstāks, tad tev ir kur tiekties. Un tas saskana ar to, ko mēs redzam ikdienā. Tā kā saudzējam sevi, rūpējamies par citiem un lai ir laba smadziņu darbība. Čau!